Tieši galvaspilsētas centrā nu jau 80 gadus slējas monumentāli arhitektūras paraugi. 5 Rīgas centrāltirgus paviljoni, kuros Pirmā pasaules kara gados Vaņodas pusē tika bāzēti cepelīni. Savulaik Rīgas centrāltirgus bija lielākais slēgtais tirgus vakar Eiropā. Daugavai vistuvākajā paviljonā mūsdienās tirgos zivis. Te arī sāksim mūsu iepazīšanos ar Latvijas neģiem. Vislabāk šīs zivis pazīst centrāla tirgus zivju paviljona ilgadējā direktore Vieneta Kaļeņikova. Neģis ir 300 miljonu gadu vecs. Ļoti īpatnējs radījums, kas dzīvo upēs, strautos, jūrā, izaug no maza kāpuriņa, ko sauc par ņurņiku, līdz 46 un pat līdz 75 cm garš. Dzīvo apmēram 7-11 gadus, nārsto vienreiz mūžā, un, kad dodas uz nārstu, tad pārtrauc baroties. Neģus uz Rīgas tirgu ved no visas Latvijas piekrastes. Gan svaigā veidā, gan ceptus želejā. Mums ir kādi 4-5 stabili piegādātāji ar dažādiem produkcijas veidiem. Tas ir kubos, tas ir plasmasas tarā, tie ir grilēti neģi metāla buņģās, tie ir grilēti neģīši gabaliņos stikla tarā. Dažādi, teiksim, tās ir variācijas, bet pamatā tas ir cepts uz ogliem neģis, želejā. Tā arī viņš arī, teiksim, ir gājis cauri šitiem visiem gadiem, tā pamatprodukcija. Šie ir unikāli kadri. 1965. gads uz Gaujas. Pēdējie neģu tači. Neģis zveja ir bijis senātnē jau. Cik agrākās paudzes atmin, vienādi neģis zvejot. Viss tās neģis zvejas tiesības piederēja Cernikovas muižai. Un saimnieki taču man bija muiža taču jāmaksā renti. Un tā vēl kāds sīkais zvejnieciņš liepās slepen savu murdiņu, tas tika izvilkts ārā, pērēm dabūt tādiem muižnieku laikos un nelegāli zvejošanu. Tačiem zvejo Daugavā un Celats upē. Bez tam vēl neģis zvejoja citur, piemēram, agrāk zvejoja Volgā. Tur viņas sakrāva, tur nemācīja apstādāt. Te no Cernikovas kādreiz, cik atminam, ir bijuši aizsaukt tur daži zvejnieki apmācīt, kā viņas apstrādā. Un tā vēl beidzamā laikā bija braukuši mums te no Amūras, kur arī neģi ir kā dažreiz lielā vairumā parādījušies. Amerikā it kā arī esot neģi upēs, bet tur viņš ēšanai nelieto, tur viņš uzskata par kaut kā tādu kaitīgu, čūskai līdzīgi kaut kā dzīvnieku. Uz tačiem jau neģi ķēras vienmēr senātnē un galvenā nozveja bija, ka nebija te linuma kurvi. Pēdējā laikā galvenā zveja notiek netālu no jūras ar kapronu linumu kurviem. Gaujas reizes gals neģis zvejai sadalīts vairākos robos. Zvejas objektos, kā mēs zvejnieki saucam robos. Katrā robā zvejo viens zvejas posms. Un tie mainās pa 6 dienām, lai katrs zvejnieks tiktu vienreiz tādā labajā posmā, jo pirmais robs vienādi ir tas labākais. Pirmā robā vienādi ir lielāki neģi, paņem tos lielākos un vairāk. Piemēram, tāds starpība var teikt. Ja pirmā robā jau būs nozveja ap 1500 kg, otrā robā būs ap 300-400 tikai tāds starpība ir. Un trešā, protams, attiecīgi mazāk. Un jāzveja todēļ ir. Tā pēdējo neģu zveju uz tačiem atceras cernikavietis Jānis Martinsons. Cernikovā jau tie neģi no seniem laikiem bija ieslavēti. Un tā tas vārds tagad ir iegājies
un ir pazīstams Cernikavas nēģi kā vien labs šķirni. Bez tam vēl dolē sakrā kuģiem viss, kas tur bišķi kaut kas Daugavā ir tādi naftas klāt vai trāni vai kaut kas, un nēģiem bišķi piegāris ir. Bet Cernikavā, no Gaujas upē, kā tīrs ūdens ir, tad te tīrs ir nekau kāda piegāris Cernikavas nēģiem nav. Nēģus sakārtotus uz restēm cepa lielajās fabrikas krāsnīs. Lai tie tiktu appusēji apcepti, katru nēģu rindu noteikti vajadzēja apgriezt otrādi. Ceptos nēģus strādnieces kārtoja koka kubuliņos, lika virsū vāku un novietoja zem sloga. Tad virsū lēja īpaši pagatavotu šķidrumu un kubuliņus novietoja vēsumā, lai želeja saracētu. Pēc jaunākās zinātnieku izstrādātās klasifikācijas nēģi pat labam tiek pieskaitīti zivīm. Agrāk tos sauca par apaļmutniekiem. Kas tad ir šie nēģi? To taujājām Valsts zivju resursu aģentūras iekšējo ūdeņu laboratorijas vadītājiem Jānim Birzakam. Latvijā ir divas tādas plaši izplatītas un patstāvīgi pie mums dzīvojošas nēģu sugas. Tas ir upes nēģis, ko mēs visi redzam ceptā veidā uz savu galda brīžiem. Strauta nēģis, kas ir tāds mazs, salīdzinoši maza izmēra dzīvnieks un kam nav pilnīgi nekādas saimnieciskas nozīmes. Un tāds reca viesis, kas pie mums ieklīst, bet kura vairošanās Baltijas jūrā, šeit pie mums Baltijas jūras basēna upēs pareizāk nav pierādīta. Tas ir jūras nēģis, tas ir ļoti liela izmēra, pat metru garš un vairāk kā 1 kilogramu svarā var būt atsevišķs indivīds, tāds, ka gandrīz bail rokā ņemt. Nēģu zveja Latvijā sākas 1. augustā. Ziemās, kad upes sasalsta, nēģus zvejo zem ledus. Latvijā nēģi no jūras dodas nārstot upēs. Zvejotos gan tikai daļā no tām – Sakā, Užavā, Ventā un Irbē, Kurzemes krastā un Daugavā, Gaujā, Svētupē un Salacā vidzemē. Kā pazīstamākās nēģu zvejas upes minamas Gauja un Salaca. Nikolais Lode jau daudzus gadus zvejo Užavas grīvā. Viņa cīņa par upes dzīvotspēju ilgst turpat 10 gadu. Irbē pie Labraga kroga uzņēmīgi ļaudis ķer nēģus un ceptos atpūtniekiem. Tikmēr Salaca aizauga. Nārsta vietas nēģiem un lašiem kļūst arvien mazāk.